Monsieur Tauriņš. Apstākļi liek lētcīgajam vācu valodas skolotājam Gunāram Tauriņam doties prom no Latvijas, cerībā atrast labākas darba iespējas. Viņš ierodas Parīzē. Tauriņa kunga lomā latviešu un ārzemju teātru un kinozvaigzne Gundars Āboliņš. Monsenjors Tauriņš noteikti nav komēdija, kurā apsēsties un ierēkt. Es atvainojos par izteicienu. Tā ir filma, kas mēģina uzrunāt ar precīzu laika sajūtu un kaut kādām smalkām niansēm. Vai tas vienmēr ir izdevies perfekti, tas ir cits jautājums. 3 zvaigznes. How big it is? It is from there. Over there. Gundara Āboliņa benefits uz ekrāna. Viņš pats arī filmas līdzproducents. Un mēs, man liekas, visi zinām, cik izcila ir šī aktiera humora izjūta uz skatuves un arī uz ekrāna. Vienīgais, ko būtu varējis novēlēt, lai viņam būtu spēcīgāki kinopartneri, lai filma būtu spraigāka, bet ir daudzi brīnišķīgi humora mirkļi, un par to filmai 4 zvaigznes.